Ja brauc ciemos, tradīcija prasa paņemt līdzi ciema kukuli. Dažādi tie var būt. Andrej, es tev gribu vienu maziņu ciema kukuli iedot, pats atpako. Ķiploku, ziedu, pesto, Preļu novads. Kas mums tagad jāgaršo? Pagaršo. Es zinu, ka ķiploku ēšana varbūt nav labais tonis, bet ko tik neizdarīsi populāru zinātnisku raidījumu dēļ, jā. Ekrānā nejutīs ir. Garša, ļoti labi. Garša ir tā kā marinētajiem šim te ķiploku zinumiem. Pesto, es esmu mēģinājis, man teica, uz baltumaizītes tā smuki var nolikt. Ļoti labs. Reti kura Latvijas iedzīvotāja dārzā neaug ķiploki. Tos plaši izmanto pārtikā, visbiežāk kā garšaugu. Nacionālajā botāniskajā dārzā aug ne tikai banāni un mandarīni, bet arī ķiploki. Šeit mēs redzam klasiskos ķiplokus, kādus mēs esam pieraduši redzēt savos dārzos. Viņiem pārtikā izmanto gan to apakšzemes daļu, tos daiviņas sīpoli, kas ir tur zem zemes. Pārtikā izmanto arī šos stublājus. Šobrīd nedaudz jau par vēlu, vai krietni par vēlu, jo viņi būs ļoti šķiedraini, būs tādi grūti sagramojumi, lai gan kā balastvielas, kā gremošanas sistēmas tīrīšanas līdzeklis, kāpēc gan ne. Un visbeidzot, šeit mēs redzam šīs ziedkopas, kur ir gan ziedi, kuriem var nogatavoties sēklas, gan mazi vairsīpoliņi, ko var izmantot ķiploku pavairošanai. Un, protams, arī pārtikā. Jāpaskatās, kā tam mums ir ar to ķiploku raža. Šogad ir padevies dziļi. Īsti lāgā neredzējām, bet te mēs redzam, kas mums tur ir apakšā. Tātad, kur mums ir ķiploks. Šie ir vairākus gadus auguši, šie ir vecs mūsu, faktiski tā ir savvaļas suga, tā nav šķirne, un te mēs redzam tās daiviņas. Protams, šķirņu sīpoliem, šķirnes ķiplokiem tās daivas ir, tas viss tas kopā ir ļoti liels. Šeit mēs redzam tikai tādu, kāds viņš aptuveni izskatījās tas ķiploks, kādu viņu kādreiz savvaļā no savvaļas paņēma, sāka audzēt, un pēc tam izaudzēja jau gatavas šķirnes. Un ko domā cilvēki par ķiplokiem? Kā jau ierasts, jautājums uzdot kultūrvēsturnieks Josifs Ročko. Ko jūs varat pateikt par ķiplokiem? Ķiploki ir ļoti veselīgi. Sevišķi šajā laikā es iesaku visiem ēst ķiplokus, ne tikai ķiplokus, bet arī sīpolus. Ne tikai sīpols, bet arī visas citas garšvielas. Tas vienkārši jums noderēs vienkārši veselībai, tas ļoti veselīgi, jā. Lai gan varbūt nav garšīgi, jā. Josifs Ročko ne tikai uzvedina, tirda un jautā, bet arī pats atbild, komentē un skaidro. Cilvēki bieži teica, ka ķiploki ir ebreju spēkis. Viena senā latviešu dziesma ir vārda Izraels bērni smarža pēc svaiga ceptiem ķiplokiem. Viduslaikos ebreji dzīvoja speciālas kvartalos vai rajonas geto. Un viduslaikos, kad bija epidēmija, tas skar visus cilvēkus, arī ebrejus. Bet tāpēc, ka ebreji ļoti bieži izmanto ķiplokus, tad viņi var izdzīvot epidēmijas laikā. Tad mēs varēsim secināt, ka ķiploki dod veselību un dzīves spēkus. Veselībai noderīgs gan tas augs ir. Ēteriskās eļļas, fitonicīdi, īsta dabas aptieka cīņā pret vīrusiem, infekcijām un iekaisumiem. Tikai ne visiem patīk tā ķiploku smaka. Ir tā, nav tā, ko nu darīt? Vai jums ķiploku smarža ir nepatīkama? Man ķiploku smarža asociējas ar kotletēm. Ķiploku smarža, tas parasti tāda sajūta, ka tas ir saistīts ar kotletēm, un tas ir ļoti garšīgi, tā ir gaļa, bet, parasti ķiploki ir ķiploki, un, tā liekas ļoti patīkama smarža. Varbūt nav patīkami, kad, protams, vēlams iztīrīt zobus pēc ķiploku ēšanas, tas tā kā ir higienes tāds jautājums, bet, ķiploku smarža man patīk. Smarža, smaka, kā kuram? Andrejs Svilāns tūlīt mums izstāstīs, ka ķiploku var izmantot arī kā bioloģisko ieroci.
Vēl no tādiem humoristiskākiem gadījumiem savulaik izcilais stresa pētnieks Hans Selye, ja nemaldos francūzis viņš bija, tad viņš teica, ka viņš dažas ķiploka daiviņas vienmēr nesājot līdzi kabatā. Tad, kad viņam starptautiskās konferences, kā ļoti lielai slavenībai, pie viņa metoties klāt, cilvēki, kuri apnicīgi runā, tā teikt, un runā, un viņš netiek parunāts, ar citiem pats netiek nevienu aprunāties. Tad Hans Selye rakstīja, ka savā šajā te monogrāfijā, ka viņš izvelk no kabatas ķiploka daiviņu un sāk lēnām košļāt. Ja? Ik pa brīdim atgādinot vienkārši sarunu biedram, cik tas ļoti labi ir viņa paša veselībai. Ķiplokam var veltīt daudz sēriju filmu. Ceru, ka ķiploki mums piedos, ka mēģinājām pastāstīt par tiem tikai 6 minūtēs.